Nu, čavinieks, apsveic visus ar jauno sezonu. Sezona ir iesākusies, 1. martā jau tika atklāta, līdz ko drīkstēja vasaras riepām gāzt, tā bijām uz ceļu. Jā, šodien ir, tas esmu bišķi slims, ir izdevies izrauties un padarīt te pāris darbiņus. Nu, padarīt vēl nav izdevies, bet cerams, ka izdosies. Šodien plānāju noņemt šito te nost centrālo sekciju un to bloku izcelt ārā, jo mums tur aizmugurē ir pāris lietas jāizdara, kuras netika izdarīts pagājušajā gadā, vai arī pagājušajā gadā tika izdarīts nepareizi. Tad īsumā par to, kas jādara. Pirmkārt, mums tāda problēma, ka tas panels visu laiku ir pie elektrības. Es nezinu, kāpēc es viņas nepareizi pieslēdzis. Respektīvi, viņš visu laiku ēd elektrību un izēd tukšu aķi, tāpēc viņš jāpieliek normāli, lai viņam elektrība pienāk. Ja tā, ka mums jāizdedz ieslēgta, tad ir jānomaina pagrieziena relejs, jāuzliek šitāds te, modernais nosacīti, kas nu tur moderns, bet ir modernāks par esošo to Krievu, kurš vairāk nestrādā nekā strādā. Nu, te kārtējo reizi jau vairāk mēs Krievu detaļas nomainam pret kaut kādām normālajām jau labāk un tādā veidā rulējam uz priekšu. Tā kā šitam relējam atšķirībā no tā Krievu relēja tikai 3 kājas, nevis 4, un viņam nav atsevišķs izējas priekš indikācijas panelī. Tad, un indikācija mums ir tikai viena, nevis, tā kā mūsdienās mašīnām, katram pagriezienam savu, bet vienu uz abām pusēm. Te mums nāksies šitās te 2 diodas tur pielietot, lai indikācija mirgotu abos virzienos, bet pagriezieni deg tikai tie, kurus vajag. Nu, to es ceru, ka jūs saprotat. Tā, kas tālāk bija? Mums vajadzētu spīdometru trosīt bišķiņu sāļota kaut ko, jo viņi mēdz taisīt troksni. Tad es gribu tahometram atvienot tahometram apgaismojumu aizmugurē, jo viņš ir tāds tūninga zils. Un viņš ļoti traucē tumšā laikā braucot, arī, teiksim, varbūt negluži labi izskatās. Vajadzētu viņu vispār attaisīt kaut kad vaļā un ielikt tur kaut kādu gaišu zaļu tādu, nu tādu blāvu, bet tam man nebūs šodien laika, es vispār neatceros, viņš par taisās vaļā. To mēs šo nedrīkst. Tālāk, muzons jāieliek Moskvičā. Muzons, Moskviča audio sistēma oriģināli izstāsta tā, ka šitan ir skaļruns apakšā. Skaļruns tur nāk šitā te ir tāds deķi, apšūts saplākšņa gabaliņš, kuram ir pieskrūvēts klāt kaut kāds skaļruns no padomju televizoru visdrīzāk. Nu, varētu tā būt kaut kā tam līdzīgi. Un tas nāk tur no apakšas, un tad tur skan viens kanāls, jā. Un tad ir tāds liels radio, kurš man ir, bet viņam nav tie mūsdienu viļņi iekšā, un viņam arī īsti viņas tā, nu, vieglā veidā nevar iebūvēt. Tā kā to mēs piekāšam to rādži, viņš mums nav vajadzīgs. Tāpēc risinājums ir. Es esmu nopircis šitādu te no mūsu ķīniešu partneriem, kas ir tā kā maziņš pastiprinātājs un maziņš Bluetooth uztvērējs. Nu, tur var arī AUX un USB, bet tos mēs neizmantosim. Galvenais ir Bluetooth. Un tā doma tāda, ka es viņu ielikšu te aizmugurē, un viņam te nāks tas puļķīts ārā šitiem, kur čoks oriģināli, čoks mums tagad ir elektriskais, tāpēc mums nav vajadzīgs šitas caurums, viņš tagad aiztiesīts ciet ir. Bet, respektīvi, tas tur nāks no otras puses, un es uzlikšu viņam šitādu pašu galiņu, viņš te galiņu vēl ir. Te būs te tā kā iztīsies tā kā oriģināli, tikai mums būs tur nevis čoks, bet kontrols šitam Bluetooth struntam, viņš uz iekšu spiežot tur kaut kādu play un pauzi taisa un grozot skaļumu grozu. Tas, kas vēl? Nu jā, es nopirku kaut kādu vienkārši no-name ļurņiku LP, nu nav jāsums. Bet šo varēja vienu nopirkt, jo, teiksim, ja jūs gribat nopirkt kaut kādu tur Pioneer vai, es nezinu, kāds vēl tur firmas ir, tad viņas pa vienam nevar nopirkt. Nu labi, gan jau kaut kādu bossi var nopirkt pa vienam, bet, nu labi, tad nebūs šitais gadījums. Bet, respektīvi, no tās mainstream skaļruņas mašīnai, nu, parasti tomēr pa 2 tirgu. Ar šo Lemonā varēja vienu pašu nopirkt pa 7 eiro. Nu, kā būs, tā būs, viņš te pēc izmēru vien iekšā. Tā kā to mēs skrūvēsim klāt pie šitās te plātas, nevis plātas, bet saplākšņa atgriezuma.
un cerēsim, ka viss būs kā vajadzīgs. Bet jā, šitā viņiem oriģināli ir. Man ir otrs panelis Moskviča, bišķi jaunāks, kuram arī šitāds pats dēlīts aizmugurē. Tikai tur tas skaidrums ir, tā kā apaļais tāds bišķiņ nopietnāks. Bet, principā tas pats vien ir. Var jau būt, ka šis nav oriģināls, bet, nezinu, kāda starpība. Vēl es aizmirsu, kur divas diodītas, bet lampiņas uz diožu bāzes. Tas ir jāliek, es ielikšu indikācijā. Viņām vajadzētu derēt pēc tā cokola tur. Tāpēc, ka šitās indikācijas abas divas vispār nevar redzēt pa dienu, ka viņas spīdētu. It īpaši, tā kā mums ir tālā gaisma, šita nekā ieslēdzam, jā. Tad gadās nejauši ieslēgt, un tu vispār neredz, vai tev viņi spīd vai nespīd. Viņi tikai tagad riktīgi krēsli, tad var sākt jau ieraudzīt. Bet, tie krāsainie stikli, viņi tur paliek, tā kā nevajadzētu beigt to skatu bojāt. Labi, kaut kā tā. Pagarš ievads, maucams priekš, un tad jau redzēs. Tā, reka, es izskrūvēju to jau ārā. Bišķiņu stūrumus traucē, bet stūrus nenoņemšu. Tagad tur baigi grūti bija viņu virsū dabūt, un viņi tā uzmocīja tik viņa mājas. Nost nekad vairs nedabūsim. Labi, tas tā rekurš tās indikācijas lampiņas. Fokus, jā, nezinu, te visi galīgi tumši. Es nebrīnītos, ja tā lampa ir oriģinālā no šitā 69. gada, ja te viena pagriezieniem, un šitā ir tālai gaismai. Tas tā fiks iemučīšu tās diodas un pastīšos, kā izskatās. Reku redzēt, šitā ieiet iekšā, tas cokols tāds pats, forši, stumjam iekšā panelī. Tā, patiesības mirklis ir klāt, ko mēs esam izdarīti. Jā, kā es teicu, īsti viņi nemirgoja, bet, tagad mirgo, redz, pirms dažām dienām nemirgoja vispār. Jā, bet jāieliek normālais reālais. Bet var redzēt čotka beidzot. Labi. Kas mums te notiek? Nekas nenotiek, tāpēc, ka gaismas ieslēgtas pirms. Tagad. Urā! Šitā jau pa pirmo zorti ir. Ideāli, pirmais darbs dan, ejam tālāk nākamajam. Tā, vēl bišķiņu vairāk kaut ko nācās te pajaukt nost, lai tiktu visam klāt. Eku tas skaidruns jaunais, šitā izskatās. Pieskrūvēja pie tā vecā dēļ. Tad tās skrūstīs listās. Es domāju, ka vienkārši šitam pāriešu pāri mālo krāsu baloniņu, lai viņas nespīd. It kā tur no aizmugurs pieliek, tad viena izstās, ka varētu redzēt. Bet, paņems nokrāsos šo visu mēlu, vienkārši baloniņu pāris divas reizes, un tā vispār neko nevarēs redzēt. Jā. Šitā kaut kā sanāca pieskrūvēt. Ja tās galvas tur iegremdēt īsti, tad nesanāk tā, kā gribētos. Būs ok. Tā, laiks baigi strauji iet uz priekšu, tas ir sadarīts lielākā daļa, bet vēl nav pabeigts, es pēc tam parādīšu, kā tur izskatās. Visu reizē, kur es gribu palielīties to, kas uzlodējuši to savienojumu ar tām diodēm priekš pagriezieniem. Tas lodējums varbūt nav baigi izcils, bet priekš manis šitais ir ļoti labs. Tā kā šito te tūņās samauksim virsū šitos te galiņus melos, kā katrs viņus nepareizi sauc. Un tad bāzīsim iekšā mašīnā, un tad jau būs. Te tā doma tāda, kad reku pa tiem nāk signāls no viena vai otra pagrieziena, un tas tad uz paneli aiziet, jā. Tā, vakars ir klāt. Tā pa viss pēc kārtas, viss smuki salikts apakaļ. Un tad svarīgākais mums ir starp mašīnām, motoriem, meitenēm. Uz ielu stūriem, kas sauc. Kaut kā tā. Es nezinu, pēc cik sekundēm tur sāk piesēties, bet, respektīvi skan tīri ok, varēja skanēt drusku labāk, tādā ziņā, ka, skaidrunim, ja gribās, lai viņš labi skan, viņam tomēr ir kaut kādam korpusam jābūt aizmugurē, kas viņu, tā kā bišķiņ, satur kopā. Es nezinu to
terminoloģijas pusi tam, bet, nu, respektīvi, ja tu skaidri un vienkārši gaisā pakar kaut kur, tad viņš skan stipri struntīgāk nekā tad, ja viņš kastē ieskrūvēts. Nu, te problēma tāda, ka mums šodien kastē īsti nav vietas, varbūt kaut kādai super mazai, bet, nu, ne šodien. Bet skan forši pietiekoši priekš šīs situācijas, un, nu, jāņem vērā, ka te jau braucot tāpat ļoti liels troksnis, un nav baigi tur nekādai baigai audiofilijai nav vietas. Jā, šitas te forši ielikās iekšā, es biju diezgan bažīgs, jo tur tas uzgrieznis īsti nederēja, un tā, nu, žēl, ka nav šitādi te pat maliņi kā tur, bet, nu, gan jau kā iztiks. Jā, nu, viņš forši ierakstās, kur skan. Varam skaļumu te paregulēt. Un arī nopauzēt, un tā, nu. Forši tas, ka es pie kompīšu pieslēdzu tagad, ka te ir, ka te tu, viņam var nosaukumu vēl mainīt, un tas ir Moskviči. Wow, tas pupmīs. Vēl es izdarīju tādu lietu, ka es ieliku šitu no USB uzlādīt iekšā. Var palādēties. Nu, it kā negribās griezt liekas caurums, bet šitā iekš tāpat no oriģinālā no kartona tā man kaut kur stāv, tā kā tas. Nu, mums ir piepīpētājs, bet tas, nezinu, viņš kaut kāds vecs, no viņi visi skrīt ārā, elektrība tur ir, protams, uztaisīt, bet tā kā varēs tur palādēties. Tā, kas vēl? Jā, nu, pagriezieni tagad mums ir. Jaunais relais uzlikts. Viņš mirgo diezgan ātri, bet tas man godīgi sakot liekas ok, un arī varbūt, ka pat labāk var pamanīt, jo to veco bija tā, ka viņš tiešām diezgan lēni tur mirgoja, un ilgs tas gājiens bija, un tur reizēm vēl ilgāks, un nu tā, šitas viss čotki strādā uz abām pusēm, viss tā kā vajadzīgs. Indikācijas smuki spīd, stāvos jau rādīja, jā. Kārtīgi var redzēt, tā kā jābūt. Tas vēl tāds, nu jā, panelim re, kur ietekt visu čīki elektrību te. Kas vēl, māks, nekas vairs cits nebija jādara. Nu spīdometru trosēs iepūt kaut ko iekšā, redzēs, vai tas kaut ko dos. Man tas saka, ka varētu arī nedot, bet, nu, ja nedos, tad to citreiz risinās. Kaut kad siltākā laikā jāņem visi nost un jāļo. Nu tā kaut kā. Paldies visiem par skatīšanos. Ja nu kādam bija interesanti. Jā, nu tā kaut kā. Gāžam dzīvē. Turās. Peace out. Sorry, neliels iestarpinājums. Vēl viena lieta, ko aizmirst pieminēt. Jā, šitām te, tā platītāji, ja šo pastiprinātājiem un uztvarējiem, viņam tāda lieta, ka viņam ir stereo izēja, protams. Un es kādreiz biju svēti pārliecināts, ka vienkārši pietiek viņus samest kopā tos gals, lai iegultu mono, jo es visu bērnību tā biju darījis, bet izrādās, ka īsti pareizi nav. Tā kā tagad mums skan viens kanāls tikai. Nu, Spotify it kā var uzslēgt mono, tā kā tā nebūtu problēma, bet, nu, varbūt kādreiz kaut ko izdomās. Es skatos, ka kaut kāda maziņa schēmiņa ir, kas to savu kopā. Jā, bet, nu jā, viss krūta. Par izmaksām, nezinu, tā platīt kaut kur zem 10, un pļurņiks, kā jau teica, arī kaut kāds 7, tā kā tad priekš zem 20 eiro tāda Bluetooth tumbiņa, man liekas, pa pirmo zoti. Lapsi. Postskriptum. Aizmirst. Jā, es atvienoju arī tam tahometram to apgaismojumu. Tas sīkums es atradu, reku itas rāģiņš, slavenais vecais. Viņam jāstāv ir, viņš nemaz māks vienu roku, no te kaut kur pa vidu viņam jābūt apakšā ir. Es nezinu, varbūt var pielikt dekorācijai vai pastāv. Nezinu, jāskatās, izdomās. Bet no to tad, kad te viss pārējais būs sataisīts, jo viņš tur aizņems daudz vietas, un es jau pilnīgi iedomājos, kā man viņu vēl miljonas reizes nāksies skrūvēt nost un likt apakaļ, ja es gribēšu kaut ko darīt. Tā kā tā. Labi, tagad gan viss turās, lai visiem foršās atlikšās brīvdienas. Peace out. Čau.